Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Vairāk nekā ceturtdaļai Vācijas iedzīvotāju ir imigrantu izcelsme. Par to liecina šodien publicētā statistika. Aptuveni 21,8 miljoni Vācijas iedzīvotāju ir vai nu dzimuši ārvalstīs, vai arī to vecāki Vācijā ieceļojuši. Tas sastāda 26,3% no 84 miljonus lielā Vācijas iedzīvotāju kopskaita. Apmēram 20% Vācijas iedzīvotāju ir pirmās paaudzes imigranti. Pērn to skaits sasniedza 16,4 miljonus. Svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas konservatīvā Cieņas un brīvības partija. Pētera Maģara vadītā partija izcīnījusi 138 no 199 parlamenta vietām. Līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna vadīto partiju atbalstījuši 37,9% vēlētāju, un jaunajā parlamentā tas nodrošina 55 vietas. Orbāns sakāvi atzinis un apsveicis Maģāru ar uzvaru. Krievijas-Ukrainas karā naktī no svētdienas uz pirmdienu pusnaktī noslēdzās uguns pārtraukšanas režīms. Tas bija izsludināts uz pareizticīgo lieldienu laiku. Kremlis ceturtdien izsludināja lieldienu pamieru uz 32 stundām no sestdienas 16. līdz svētdienas beigām. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kas iepriekš vairāk kārt bija ierosinājis lieldienu pamieru, paziņoja, ka Kijeva tāpat ievēros uguns pārtraukšanu. Taču pamiera laikā puses viena otru apsūdzēja pārtraukšanas režīma pārkāpumos. Krievija pašas izsludināto lieldienu pamieru esot pārkāpusi 10 721 reizi. Tā šodien paziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs. No sestdienas 16. līdz svētdienas pusnaktī Krievi esot sarīkojuši 119 uzbrukumus Ukraiņu pozīcijām, 1567 artilērijas apšaudes un 9035 uzbrukuma lidrobotu triecienus. Francija un Lielbritānija plāno rīkot konferenci par iespējamo misiju Hormūza šaurumā. Šodien platformā X par to pavēstīja Francijas prezidents Emmanuels Makrons. Viņš uzsvēra, ka misijai būs aizsardzības raksturs, tā būs nošķirta no karojošajām pusēm un tiks īstenota tiklīdz to ļaus situācija. Makrons nesen izteicās, ka šādā misijā gatavas piedalīties aptuveni ducis valstu. Martā valsts robežsardze konstatēja 172 gadījumus, kad kravas transporta līdzekļi piedalījās ceļu satiksmē bez derīgas autoceļu lietošanas nodevas. 95% gadījumu autovadītāji administratīvo sodu samaksāja uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, valsts budžetā iemaksājot 68 000 eiro. Vienlaikus kontrolējot ārvalstīs, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas valstis vai Šveice, reģistrētu transporta līdzekļu deklarēšanās pienākumu, robežsargi laika posmā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. martam ir konstatējuši 2876 pārkāpumus. Par to vairāk nekā 98% gadījumu autovadītāji sodu samaksāja uzreiz, papildinot valsts budžetu ar 157 800 eiro. Policija brīdina par iespējamu etnisko noziedzīgo grupējumu veidošanos Latvijā. Imigrantu noziedzīgās grupas ir grūtāk atklāt un novērst valodas, kultūras un tradīciju atšķirību dēļ. Pagājušā gada novembrī Saeima izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju imigrācijas regulējuma izvērtēšanai. Daugavpilī 30. aprīlī notiks tikšanās un diskusija ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Piedalīties aicināti uzņēmēji, par to informē Latgales plānošanas reģions. Tikšanās notiks Saules ielā 15, sākums 10:00. Varēs iepazīties ar valsts atbalsta pasākumiem, apspriest nozares politikas prioritātes. Vietu skaits ierobežots, tāpēc interesantiem ieteicams reģistrēties iepriekš. Šogad 2. maijā sagaidāma moto sezonas atklāšana Daugavpilī. Tas tradicionāli ir viens no spilgtākajiem pavasara notikumiem, kurš piesaista ne tikai motociklistus, bet arī simtiem skatītāju dažādos vecumos. Dalībnieku pulcēšanās notiks vienības laukumā no 11:00, bet 13:00 tiks dots starts motobraucienam. Kolonnas maršruts vedīs cauri Daugavpilī, bet finišs paredzēts gleznainajā Vecsalienas muižas pilī. Tur notiks arī koncerta programma. Ieeja pasākumos ir bez maksas.
Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio